Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 2. nodaļas, kur 11. pantā apustulis raksta: lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā klusās nedēļas viducī Tu caur šiem lozunga vārdiem mums atgādini, ka Tu esi savam dēlam šai pasaulē līdz piedzīvot ne tikai ciešanas un bēdas, bet esi viņu arī uzmodinājis no mirušajiem un paaugstinājis pie savas labās rokas. Tādā veidā mums apliecinot, ka Tava mīlestība un Tava patiesība nav mainījusies, ka viņš patiesi ir Tavs atspulks, Tavas godības attēls, tas, kurš ir nācis šai pasaulē un iemiesojis Tavu paša klātbūtni. Un mums to ir svarīgi zināt. Mums ir svarīgi to zināt it īpaši tad, kad priekšā ir paši drūmākie un tumšākie klusās nedēļas stāsti un notikumi. Stāsti par cilvēku nodevību, par to, cik netaisna ir cilvēku spriestā tiesa. Stāsti par nežēlību, par to, kā mēs neiejūtamies viens otrā, bet daram pāri, reizēm paši pat nezinādami, kāpēc. Tas ir stāsts par to, kāda tumsa pasaulē reizēm mēdz sabiezēt. Un tieši tāpēc mums ir svarīgi zināt, ka Tu ne tikai tajā visā gāji tam visam cauri un biji klāt, bet Tu esi to uzvarējis. Un tas ir svarīgi nevis tāpēc, lai mēs neievērotu šīs bēdas un sāpes, lai pārāk ātri steigtos uz priekšu un sacītu, cik labi, ka tas tā viss notika, bet tas ir tāpēc, lai mēs nenogrimtu šais bēdās, tumsās, nāvē, lai nebūtu tā, ka mēs sakam, nu redz, pat arī pats labākais un gaišākais no mūsu vidus tiek atstumts, nesaprasts, nomocīts. Jā, tā tas tiešām ir, tā tas tiešām bija, bet ar to nekas nebeidzās. Tas īstais noslēgums ir tas, par ko runā šodienas lozunga vārdi, kur Tu esi dāvinājis Kristumu vārdu pār visiem vārdiem, varu pār visām varām. Viņš ir kļuvis par to, uz ko mēs skatāmies, no kā mēs mācamies, kur atspulgu mēs sevī nesam un kas ir tas galvenais kritērijs visam, kas notiek, gan šobrīd, gan nākotnē, visā, kas pasaulē ir bijis un vēl būs. Kristus ir tas iepratī, kuram mēs zinām, kas ir saistībā un saskaņā ar Tevi, un kas nav saistīts ar Tevi un ir pretrunā Tev. Un tāpēc, Kungs, mēs, līdz ar visām pārējām balsīm gribam tiešām no savas puses arī apliecināt, ka Kristus ir Kungs. Citiem vārdiem, mēs sakam un apliecinam Tev, ka mēs ticam, Tu esi tāds, kādu mēs Tevi ieraudzījām Kristus vaigā. Mēs ticam, ka Tu esi viens, trīsvienīgais Dievs. Tu, būdams mūsu Tēvs, esi sūtījis savu dēlu, kurš ar Tevi ir vienāds būtībā. Un uzlūkojot viņu, mēs esam ieraudzījuši Tevi. Un saņemot viņa garu, mēs esam saņēmuši Tavu garu. Un tādā veidā Tu, kas esi trīsvienīgs, esi ieaicinājis mūs savā gaismā, savā klātbūtnē, un esi ļāvis mums Tevi pazīt. Tāpēc, mīļais Dievs, šovakar mēs atkal vēlreiz Tev pateicamies par to visu, ka mēs drīkstam šādā veidā to visu zināt, un ka tieši tāpēc, ka mēs ticam un zinām, ka Kristus ir Tavs dēls, viņš ir Tavs iemiesojums, Tu pats viņā biji klātesošs, ka tieši tāpēc, ka mēs to zinām, visi lieldienu priekšvakara notikumi iegūst vēl pavisam citu spēku, noskaņu, vērtību, nozīmi. Jo patiešām, Kungs, tad, kad mēs saprotam, ka mēs Tevi pašu esam atstūmuši un krustā piesituši. Mēs saprotam savu grēka lielumu, bet vienlaikus mēs saprotam arī Tavas žēlastības un pacietības un piedošanas neaptveramos mērogus. Kungs, tāpēc ļauj mums saprast, ka tas, kas notika ar Kristu, tas nav vienkārši stāsts par kādu cilvēku, kas gribēja ko labu, bet ne īsti labi tas sanāca, bet tas stāsts ir par Tevi, par to, kā mēs pasauli Tevi redzam,
vai neredzam, saprotam vai nesaprotam. Stāsts ir par to, ka tu mums atklāji to, kāds tu esi. Un tieši to mēs šajās dienās pirms lieldienām esam aicināti ieraudzīt. Lai tad līdz ar Kristu arī mēs varētu augšām celties, lai tad uzticoties viņam, viņa gaisma ienāktu arī mūsos un mūsu dzīvēs. Bet šajā brīdī, kungs, mēs tev uzticam visu, kas mums ir svarīgs un mīļš. Mēs lūdzam par mūsu tuvākajiem cilvēkiem, par viņu dzīvēm, par viņu pasargāšanu, par viņu vajadzībām. Mēs liekam tavās rokās viens otru, kas esam šajā lūkšanā. Mēs lūdzam par visu mūsu zemi un tautu un sabiedrību. Mēs ieliekam tavās rokās tavu baznīcu un tavu tevis radīto pasauli, ikvienu cilvēku. Arī tos, kas tālu no tevis, arī tos, kas tevi nepazīst, arī tos, kas šobrīd vēl ir gatavi saukt sit viņu krustā. Mēs lūdzam, kungs, jo mēs zinām, ka bez tava žēlastības mēs paši esam tieši tādi paši. Un tikai tu vari mūs izglābt, tikai tu vari mūs mainīt, tikai tu vari mums dot savu garu, lai mēs kļūstam par Kristus mācekļiem, par taviem bērniem. Tāpēc, kungs, ļauj mums atpūsties šai vakarā un tad atkal celties un dzīvot kā garīgi redzīgiem cilvēkiem, kas izmantojam katru savas dzīves mirkli, lai tevi vairāk iepazītu un tev vēl vairāk piederētu. Bet pāri visam citam, mēs lūdzam tevi tā, kā tavs dēls mums ir mācījis, un kā viņš pats mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.